Labs vakars, dāmas un kungi, šajā svētdienas vakarā. Pirmās lieldienas. Pirmās lieldienas, jā, visus apsveicam ar lieldienām. Jā, bet hokejs neapstājās. Hokejs neapstājās. Kāpēc, lai apstātos? Nav jau neviena iemesla, lai apstātos. 5. spēle, elites divīzijas finālā, starp Tērvetu Vēkšats un Valmieru. Tiesneši gatavi, mēs gatavi un sako pirmais iemetiens. Uzvar Tērvete. Jau Tērvetē, tur ļoti labi nospēlē Petrovičs. Piespēle. Vārti! Īsti neredzēju, kā tā ripa izgāja cauri. Bija mētiens, kā likās, ka Žukovskis skāra ripu, bet tā nokļuva kaut kā vārtos. Arī, kur Juris raksta par pirmo gulumu. Petrovičs. Paškausks. Otrais vārtu gulums. 40 sekundes līdz pirmā perioda beigām, un rezultāts kļūst 2-0 par labu mainiekiem. Šī varētu būt Valmieras kļūda aizsardzībā. Ļoti labs moments bija Petrovičam. Vārtu stābu trāpa, konstruktīgā Valmiera turpinās metiens. Vārti! Šeit ļoti labi izspēlē laukuma centrā uz Rudzīti, un Rudzīts iziet un precīzi raida ripu devītniekā. 3-0. Mēs jau pirmajā periodā vien jau bija pār. Un te saspēle šeit. Vārti. Skaisti. Šī jau bija tāda saucamā tic-tac-toe izspēle, un Petrovičs būs savus pirmos vārdus šajā finālsērijā. Ierauga tomēr Andersons. Te Andersons pirmais pie ripas. Paškaus. Vārti! Katriks! Jā, mēs redzam arī kaut kādas cepures laukumā. Ir. Tomēr Katriks. Tērvete pārliecinoši 5-0 savās mājās. Izvirzās pirmo reizi šajā sērijā vadībā 3-2.